Mēs savācāmies, lai mazliet iepazarētu. Let's go! Let's go! Sveiks, dārgie skatītāji, un mēs atkal tiekamies jau 2024. gadā, atkal Brīvības ielā 72K2 hūču pā, kā arī katru hūču nāc dabūt sneakerus, jaunu haircutu, mēs to kroči safašosim. Kā mēs katreiz sakam, arī nāc dabūt feet ar stepu, vai arī feet ar zaņāru, vai ar stāvu. Un ja tu pēc 2 skaits albums ar ozi. Tikai šomēnes super divs. Tikai šomēnes super akcija. Un, protams, ja tev ir kaut kāda, tur īpaši tie kuponi vai taloni, ko tu vācis kopā visu laiku. Viss strādā 2024. Kā jums ir iestācies šis gads? Jā, klausies, vispār mums parasti šis ir pirmais raidījums 24. gadā. Kā parasti. Kā parasti, bet pusotru mēnesi. Kā parasti 24. gadā šis ir mums pirmais raidījums. Kādas apņemšanās tev šogad? Apņemšanās? Tā, būtībā pabeigt iekavēto, galvenā apņemšanās, un izlīdzināt šo gājumu tā, lai es varu ņemt pelnītos atvaļinājumus. Jo pēdējos 2 gadus man nav sanācis. Rīkšos sanācis. Jā. Rīkšot kumu, jā. Kā tev, Stepan, ko tu esi atņēmies? Esmu tieši paņēmis pāris tās nepelnītos atvaļinājumus. Tu pēc pāris storiem esi paņēmis? Es pelnītos, tu nepelnītos. Tāpēc šogad man vajag dafigā vēl paspēt. Bet tu biji gadu sākumā jau Tenerifē, tu jau esi atvaļinājies. Nē, tas vēl vairāk man tā kā notraumēja. Tu redzēji to momentu, kāds ir izskatījies janvārs, vai ne? Jā, un tad februārs šeit ir tāds augsts, jā, tu visu kaut ko var redzēt, interesanti vietas. Augsts februārs karsts storī. Jā, viņi tur visi, tur jau tādos džemperos staigā, viņiem plus 25, tas viņiem ziema, es tur staigāju kraklā, tā kā nesaprotu, bet cilvēki drebinās pa vakariem ar tīpējot. Kā tu zāns? Čau. Kā tu? Real shady plistē, Es šogad mēģināšu mainīt ne tikai matrās, bet arī jāatskās. Viņš būs uz dzeltenē, viņš ir dzeltenēs. Es būtu tādā kā. Ir no Simpsoniem. Cits pamatkrāsas ir. Okay. Neko rakstu albi vēl joprojām. Un cerams, ka šogad būs. Jābūt. Mēs visi turam īkšķis. Bez variantiem. Pagājušajā gadā saruna saistībā ar straumu bija. Bet tu skaties, zini kā, Moška, ja tev jūt, ka nav albas, EP taču točni var. Nē, es negribās noraut. Vai ne? Kaut ko. Man arī kaut kā liekas, ka šis ir brīdis, ka jāmačī līdz galam, ne? Jādabeidz ir jādabeidz. Cik tu esi tuvoji tālu? Pat pēc savām sajūtām. Kaut kāds 70%, man liekas, ir. Mēs jau braucām Kāds 50 un rāhuja. Es esmu dzirdējis kādus 10%, vai varbūt mazāk. Bet es dzirdēju, iespējams, 10%, ka mēs toreiz Mēsargā braucām uz kaut kādu veikalu, es kuriem pa ceļam tu uzliku. Jā, kaut ko slika, jā. Skudras būs iekšā, vai tas ir nebūs, jā? Skudras jau novecojis. Starp citu, man drīz būs singls ārā, tā kā... Varbūt var ieplabāt. Cik drīz tas būs? Mēnešu laikā. Okay. Labi, mēnešu laikā man arī būs. Domāju, drīz, kas pēc Parīzes. Nē, principā, Gruči gaida singls. Jāpāraksta, jāsamiksē. Jā. Cool. Man atkal nekādas apņēmības nav. Ir plāns turpināt iesākt to, pabeigt, nepabeigt to. Tā kā jau vienmēr. Precizēsim. Kas ir nepabeigts? Nepabeigts, teiksim, mēs tur ar Andreju sākām filmēt klipu kaut kad novembrī. Tad uznāca ziema, un tad, kā saka, kaut kāda sajūtas bija, ka nevajag. Un tagad es domāju, Andrejs, te vienu projektu pabeigs. Es ceru, ka mēs arī pabeigsim viņu to klipu beidzot. Tā, kā Drēmas tev mīlam. Ko tu? No Albi treka? Jā, mēs pirms albumu, kad albums vēl likās iznāk kopā, ka viņš nebija skaidrs, kāds viņš vispār izskatīsies, un tā dziesmā pat nebija nomiksēta. Mēs sākām filmēt 1979. Diezgan tā, jo tur kaut kāds bija doma, ka drift mašīnas iesaistīt, un tie džeki teica, tā, tūlīt izkritīs sniegs, vai mēs filmējam, vai mēs liekam viņus garāžā. Un tad mēs Džeki sabrauc visu ar driftu kāriem, un mēs tur paspējām vēl paspolēt asfaltu bišķiņu uzlabot un tā. Un tad tas viss iesaldējās, bet tagad īstais brīdis paturpināt laikam. Sūds ar visu ejam pie rubrikām visādām interesantām.
Hello, rubrika BC prāts. Šoreiz mēs viņu saucam Tuku Māplis. Tātad 3 balvas, tev jāatbild uz 3 jautājumiem. Yes. No 12. Yes, 12 iespējas. Varbūt pat netiks līdz visiem 12, bet 3 atbildēs. Cerams. Baigi labi. Cerams. tā kā es domāju, ķeramies klāt, nav ko. Ķeramies. Nav ko. Griežam virsū to Tu sasprāstu. griez, jā. Jā, vienalga, kurā virzienā. Es ceru, ka man rokraksts turēs normāli šoreiz salasīt. Tā, jāuzmina sava dziesma. Zāns noskaitīja. rindas. Tev būs jāuzmina, no kuras tavas dziesmas. Tas jau ir īsi. Tas ir easy. Jā, bet... Man būs pēc tam tev vēl viens jautājums. Jā. Bet klausies. Jā. Te atskan palaid stop. Zini, kā man bija? Sākās stāsts par klopu vai par braucienu uz Gambiju. Ok, nu tas ir skaidrs. Jā. Nu, Tas ir no dziesmas. Drama. Uz visu. Jā, ok. Jo, man liekas, ka tu esi tāds cilvēks, kurš savas rindas zina tā kā pilnībā, jebkāda. Nu, jā, man arī zina, vēl 300 dziesmu. Nu, viņas ir tikai, jā. Tu esi ļoti, kā to noformulēt? Tekstu atmiņoši. Nē, tu esi tā kā ļoti... Es esmu daudz dzirdējis savas dziesmas. Mums ir pirmā balva. Tas ir Beerbricks, mazais Beerbricks. Viņi tādās kastēs, viņus tie, kas kolekcionē, vienkārši vēl kārā no kastes, un kurš tev būs, tas tev būs. Tas tāds tā kā gamblings. Lielo pušu sportloto. Noderēs saimniecībā, jā, tu nekad nezini, kas tur iekšā ir patiesībā. Tu tā kā ej uz veikalu, pērci, tu kolekcionē, un tad ir iespējamība, procentuāli iespējamība, kas būs. Tā kā štāda Kinder Surprise, jā? Kind of, jā, tikai ne Kinder, bet šis bez šokolādes čals ir, Ko viņi pēc tam ar Stokiksā pārdod, ja tu izkrīt kaut kāds rēri, ja? Jā, tur viņam ir Pat ja viņš ir atvērts, jā, viņam ir vēl. Nu, viņš ir basically baby versija šitam. Ok, Tur visādas krāsas un aldē. Šis būs man pirmais. Pēc tam palīdzīgs, kā tev izkrīt. griežam tālāk. Ok, pirmais ir. Tā, skatāmies. Nu, tā. Dziesmas nosaukums, kas ir kopīgs gan Olām, gan Gustavo, gan Mauslē mūzikai. Man patīk. Es to pateikšu vēl kam. Instrumentiem šobrīd arī tāda dziesma. Es no Rešā. Šodien vienkārši Šipīts bija ielicis, ka viņš klausās man dziesmu, es ieliku, ka es klausos viņa dziesmu, un es domāju, moška ielikt, ka es klausos arī savējo dziesmu, kurai tāds pats piedziedājums. Varbūt teorētiski nolēkot to. Man patīk. Jā. Koč, mums ir vienkārši pārāk. Mums bija jāiekļaujās. Kur ir Quick Vibes no Jason Mark. Tā. Var viņām noteikti pātro, ja ir kāda situācija kritiska, kad vajag ātri apaus uzfrešot. Šis ir izručīs tev, jā. Bet tas ir kādiem, gan ārs, Zamšādas mazāk, es domāju, bet tādas un 100% viņi izručīs. Un es esmu redzējis, ka pat īpašnieks kaut kādās promo materiālos pa kaut kāds 2-3 apaus ar vienu vaipu. Un arī zolas malā. Apakš ne, bet malā. Definitely. Tas ir tāds ekstrēmais situācijai labs moments, kā izručīt. Man tieši ir 3 botas. Tur ir 3 salvets. 3 botas, 3 salvets. That's the thing, man. Paldies. Tā, nu ko? Griežam pārāk ātri kusties. Pārāk ātri. Es ceru, ka kaut ko nezinu. Džeki vienkārši viegls jautājums izdomājuši, ne? Ar man patīk trāpījās. Tas trāpījās. Tas nebija viegls. Pirmais. Patīkamies, vai šis būs sarežģītais jautājums. Tā. Kā sauc zivi, ko Gustavo ierunā Haizivs stāstā? Tas arī ir viegli. Jūs jau uzdodat tādus jautājumus, man liekas, visforši. Es varu nokļūdīties šobrīd. Cilvēki, kas neskatās Dreamwork multens visu laiku. Paskatieties. Es kurš zinu atbildu uz šito, mēs vienkārši interesi pēc varam aiziet uz nākamo, un tad es atbildēšu uz šito. Es starp citu ar šito pašu jautājumu saistīts vēl viens. To pašu varoni angļu valodā, kas ierunāja arī reperis. To man jautā tagad, vai to jautā? Tas ir jautājums tev, jā.
Es nezinu. Tu nezini? Es domāju, es arī nezinu. Es domāju, ja būs tos latviešu vērnē, viņš to Es zina. domāju, ka viņš atcerās. Es varu atbildēt uz abiem jautājumiem, bet es ierosinu vienkārši ejam uz grūtāku jautājumu. Man pašam jau ir. Jā. Tu gribēji ar kaut ko jautāt? Nē. Es domāju, visus zinu. Nāc, bāli jau palika. Es atbildēšu uz šiem abiem. Kamēr griežās racis. Es vienkārši gribēju, lai tu vienmēr. Tātad pirmā atbilde bija Oskars, un otrā atbilde bija Vils Smits. Yes. Tā. Prince of Bel-Air. Un tas arī ir viegls Tā, jautājums. lielākā. Tas arī Tas viegls. ir pēc skatījumiem, Gustavo dziesmas Pēc Spotify. klausimiem drīzāk. Vot uz šito. Pēc Es, klausimiem. es varētu, es minu, No. es minu, ka tā ir mainīta pasaule. Ding, 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 ding. Ir? Ir. Vecīt, Pastīsimies. reku sokši iet ārā no Paldies. kūta sokši. Viņš jau tikko Let's teorētiski get it. Paldies. Let's get it. Yes. Tā bija mūsu, kā saka, laimes rātā rubrikā kopā ar Becēvu, un šajā gadījumā tā rubrika saucās Tukuma aplis. Lasiet grāmatu no Gustavo, tur jūs sapratīsiet, kāpēc viņi saucās Tukuma aplis. Tas ir viens no tādiem Breaking points. jā, Labiem stāstiem, jā? jā, tas ir viens Kad no kāpeiks hārdiniekiem. lido. Kad kāpeiks lido pa gaisu. Yes. Klausies. Nu, es ātri varu uz beigām Davai, atbildēt uz davai, visiem davai. jautājumiem. Viņi, es laikam saku. Tā bija jāzina savu dziesmu. Tad ir LVHH grupa, kas ir samplējusi Rulmekas Rūmēks ielu iela dzīvi. Redz, šito es nezinu. Tev jāzina, tev Roļiks rādīja, ka jūs braucāt uz traumu. Jā, Ja tu pareizi, pieši bet es pamūti, neatceros. vai nu nosaukumu, pieši es pamūti, atceros. vai nu pieši prom. Tieši to rindiņu Nē, domā? no, Nē, tieši tā grupa, rindiņa ir kas ir iesamplēta samplēta. dziesmā, iet cauri, jā. Grupa tieši bija. Jā, bet es to Grupu neatceros. uzminēt Bet būs man arī. ir jāzina, bet es to neatceros. Repers, kurš ir uzvarējis. 3-7-1 sezonas divreiz. Nu, tas ir battle rappers. Es nezinu, vai seko līdz 3-7-1. Es sekoju šobrīd, bet iepriekš es mazāk Jā, sekoju. jo viņš ir viens no iepriekš uzvarētājiem. Viņš vienīgais, kas divas sezonas vinnēs. Kurš tie divas sezonas vinnēs? O, tā! Nu, Es nezinu. Qmani. Kjūmans, jā. Kjūmans. Jā. Agrās sezonas, jā. Un par, Pirmo un otro, jā. un par iepriekšējo Ok. Triple X. Labais dāmas bija tas, kas ieteica Jā, iesamploties. pareizi. Es atceros. Tagad es atceros. Nu, tā kā Varēja varēja redzēt, uzgriezties. varēja uzgriezties. Varēja uzgriezties, jā. Kurā gadā atvērās arēna Rīga? Tas bija tā kā ārējais Es Rīgas nezinu. konči, ir aktuāli lieta. Ok, kurā gadā es tās pateikšu? Vai 2006. vai 2007. Ding, ding pa sesto. Sastais, Arī jā. būtu, jā, sestais kāds aprīlis. Tāpēc es zinu, ka 7. bija James Brown konts. Es arī redzēju. Jā, un tas visticamāk varētu būt jau kādu brīdi. Ok, tad Jā, mums ir 10 So, minūtes so. pagaidām, jā? Vai ko? Es domāju, ka mēs noskaidrojām, ka jums bija jautājumi. un Jā, vienkārši bija noveicās. tomēr, jā. Ekstrēmo sporta veidu šovs, ko vadīja ar Ozolu. Tas viegls? Ekstrīm. Ekstrīms. Es galvenais atradu, ka jums tāds ir mums tāds, nu, blēt, un jās būs, es vēl esmu 97. gads, man likās, varbūt būs tāds kaut kāds. Traki ieskrītuļotāji. Zinu, kāds viesis, ko jūs nekad neatcerēties. Man liekas, 20 tas gadiem, bija bet laiks, prosta vārda ekstrīma atcerēties Kurā nav mums grūti. jebkurā intervijā bija tas? Bijis ar basket vibes. Bijis ar basket vibes. Tas ir kaut kur pieejams savā skatāmā veidā. Mēs varētu dosim live stream, ķipā, ekstrīma rīvaču balīt. Tur tas viens no ekstrīmiem, ka tu tur krāniņu rādi, tur tajā O, gaisiņā. tāds arī ir. Vai bildi ir tāda bilde, pat kur Viņi ir tur grāmatā. Viņi ir grāmatā. Nē, Tu jāteic beidzot tā divi. nav. Bet tu šito es neatceros. Jā. Bet es atceros, ka tas, ko tie kaut kādi safilmējumi, kas bija uz kalna, viņi bija absolūti redzami. Tur bija apmēram šitās Jump kādi, jā. jumps, Jā. šitās tramplīnis. Bļa, tur 180 plaisi, bļa. Nogrīt, tā kā. Kroči visi, kam ir footage. Tur kaut bija kāds safilmēts, snowboards kaut kas no vienkārši tādiem laikiem. bērns Jā, šajā jā, stebēts. Man vienkārši es domāju, kad Jā, sāku jā. snovot, man ļoti interesēja iemācīties arī lekt no tiem tramplīniem. Un, respektīvi, bet man neļāva kaut ko organisms. Man katru reizi, kad es uzlecu, viņš sagriezās pa 180 grādiem un es vienmēr iecirtošu tādu dēli. Un vienkārši gar zemi. Tas bija mūsu ekstrīmi. Tātad 2-0-2-4 sācies. Nāk ārā, man liekas, ir izsludināts vismaz oficiāli daudz hip-hop relīzes. Ļoti interesants un vēl ir, man liekas, tās, kas ir tā kā uz jautājumu zīmes, bet kas noteikti tā kā visticamāk, ka nāks lokā.
Varbūt jums ir kaut kāda albi vai kaut kas, ko jūs paši tā kā, riktīgi čekojat. Es, piemēram, Soldžēja albu noteikti kalendārā gaidu. Attiksēju. Tu par lokālo vai vispār? Vispār par lokālo LVK kā šobrīd. Gaidu, protams, Prusaku, un es tā kā nevaru saprast, vai otrs goču jau ir paspējuši. Man liekas, ka vispār šis gads man liekas, ka nevajag... Jā, bet repot. Šitam čāvim būs viesuls, man liekas, vēl dod ārā albumu, Prusaks dod albumu ārā, vajag vispār visu noteikās. Tu, Gustav, dod vai tu vēl precizē? Es vēl precizēju. Šobrīd man ir tāds singlu maratons, kas notiek līdz mēneša beigām. Tu katru nedēļu droposi pa singlam, jā? Jā, pa singlam. Man nāk klāt, tagad tikai sākās albumam. Kāds sakars arī pirmais singls? Jā, kāds sakars ir pirmais singls, un šobrīd katru nedēļu pa vienam, un būs vēl viens skits. Un ar to tiek papildināts. Tagad tikai sākās, un būs tikai sākās deluxe pabeigtā versija. Ierakstīšu. Tas būs EP vai vesels? Nē, tas ir tagad tikai sākās albums. Jā. Papildināts ar 4 tā kā mēs to mūsu žanrā darīt. Jā. Ne tikai mūsu žanrā, vispār tāda uzlabotā, papildinātā versija. Jā. Tas būs mēneša beigās. Ok, un ieraksts tavs kāds sakars, es vēl šodien arī pāris reizes noklausījos, lai galīgs fufelino no mūsu puses. Tas ir tas par esošo režīmu, blakus esošā lielvalstī un par to situāciju, kādā ir daudz mākslinieku par to visu. Tas principā par to, jā. Būtībā tā ir tāda atsauce uz tieši to laiku, kad tas sākās. Tāpēc, ka tas ir tieši 22. gada sākumā es sāku strādāt pie Gustavo albuma, un sākās viss tas process, un tas mazliet izsit no sliedēm, un tas kā uzjundīja visādas gan emocijas, gan jautājumus. Kas tev visu laiku tavā folderī mazu, kā saka, vēl paņem kaut kādu daļu. Jā, un tu nesaproti, kas tagad būs, ko tagad tur viss, kā nāk visādi viedokļi, un nesaproti, vispār te darboties, turpināt, vai ko, vai mums jau iekūs jāņem tur tās močīties, vai jāpako somas, kas notiek. Un tad man radās tāda doma, arī ar tādu atsaucu uz dziesmu jautājumus kaut kādā ziņā, ne stilistiski. Es domāju, uzrakstīšu dziesmu, kurā skan tikai jautājumi. Un es nezinu, vai vēl kāds piefiksēja, izņemot. Jā, klausies, tu pateici. Jā. Tu šādā interesants fakts. Pasaka, ko mēs kā klausītāji nepamanām. Principā tur viss ir jautājumi. Tur viss ir jautājumi. Tur pat sākumā ir pēc pirmās rindiņas, pēc pirmām tādas divrindas, kuras arī uzdod vairākus jautājumus. Tas tā pārtrauc. Un es saku, kas te mums te sanāk? Mums ir no Gustavo muzons un teksts. Un bombīgi skaņa režīnos. Tur pat tas pieteikums ir jautājumu formā. Tā ka pagaidām mans tāds visbiežāk atkārtotais jautājums skatītājiem ir, cik jautājumi izskan dziesmā kāds sakars, ieskaitot atkārtojumus visus. Kurš komentos rakstiet? Komentos rakstiet pareizās atbildes, un par to mēs nebrauksim pie jums mājās, un nekas slikts nenotiksies ar jums. Rakstiet. Klausies. Mēs arī džekiem, pirms mēs vakardien domājam, ko var tiem parunāt un ko sarunāt, ir šis tēma, atgriežamies agrā pagātnē, vēl pirms grupas Fact, un kad tu vēl klausies citu žanra mūziku. Tu biji viens no tiem varbūt retiem latviešu cilvēkiem, ja varbūt tā informācija ir nepareiza, bet tu biji uz Metallikas koncertu, pareizi vai ne? Tā nav pareiza informācija. Jā, tas ir tas leģendārais koncerts, kur stāv ļoti daudz krievu miliči ik pa laikam, vai ne? Tas ir kaut kāds, man liekas, lielākais open air, man liekas, koncerts vai pat otrajā vietā. Kāds tur apjoms bija cilvēkiem? Tā lidosta kaut kāda Šeremetjeva vai kas? Nē, Tušins lidosta, viņa tā saucās. Jo viņa nosacīta lidosta, tāpēc tā bija vienkārši liela pļava, kuras galā tu var redzēt, kad ir mikrorajona mājas. Pēc idejas viss tā ir tāda milzīga pļava, kaut kāds viens metro stacijas gala punktā, man liekas. Svarīgs fakts ir, cik tev gadu tajā laikā ir? Tūlītās. Man liekas, ka man bija kaut kādi 13 vai 14. Tur nebija vispār vecuma ierobežojumi, tur nē, kāds tur ierobežojums. Tev nācās ar sēns vai tur džekiem? Pirmkārtām, tas bija bezmaksas pasākums, uz kuru sabrauc cilvēki. Tas bija bezmaksas? Jā. Tur nevarēja neko nokontrolēt. Tas bija es nezinu, cik tur miljonus cilvēku. Vienai bija vairāk par miljonu. Pīteram Gabrielam vienīgajam, man liekas, lielāks opener koncerts bijis bez tā. Ja kāds nesaprot, mēs īstenībā baigi tā neizteiksmīgi sākām šis sarunas. Izstāstīšu, jā. Metallikas koncerts Maskavā. Tas bija
tas bija Panteras. viens no pirmajiem metāla koncertiem. Pirms tam bija viens, kaut kāds dažus gadus iepriekš, kur uzstājās Skid Row, Ozijs Tas bija tas Peace koncerts. Es viņas skatījos arī diezgan lielu raidījumu. Arī Jūra Duķa par viņu, arī ar Skid Row solistu interviju un vēl daudz džeks par to. Menedžeri arī tur. Lūk, un tad pāris gadus vēlāk, kur bija Metallica, AC/DC, Pantera, Black Crowes, tur tāds baigais zieds bija. Un tad, braucu uz turieni no visas Padomju Savienības. Un es, bez Metallicas un bez Panteras bija arī vēl AC/DC? Jā. Un kas vēl bija? Man liekas, Anthrax. Black Crowes tāda grupa. Tas ir tā hard rock grupa, un Anthrax nebija. Tur bija vēl kaut kādas pāris krievu, man liekas, kuras es tagad neatceros. Un rezultātā bija tā, ka es vienkārši tēvam pateicu, es braucu. Un Dievs pateica, hren. Es apvainojos. Bet pēc tam kaut kā notika tā, ka viņam tieši nozīmēja komandējumu uz Maskavu tieši uz tiem datumiem. Viņam bija jābrauc uz kaut kādu, ja es nemaldos, Moskviču rūpnīcu, vitrāžas tur runāt, ko viņš taisīs. Un tad viņš teica, davai braucam. Un viņš nezinās, ko viņš parakstīs. Tāpēc, ka kad mēs atbraucām, pirmkārt mēs braucām ar metro uz turieni, un kamēr mēs aizbraucām līdz tā vietai, ja kaut kādi miljonus cilvēki, tad metro visi logi bija izsisti. Kad mēs piebraucām, un tas bija katram metro, kas atbrauc, viņš viss bija bez logiem. Tur ir tādi, kāda mums bija metālisti tā laikā, viņi jau bija diezgan advancēti, visi. Tur bija tādi, kas tajā dienā kļuva par metālistiem. Viņiem kaut kā vajadzēja atzīmēties un indeks dabūt. Zini, ka viņi bija tajā laikā arī staigāja metālistu bandanās, kas ir tādas amerikāņu. Tur bija vienkārši tādos čigānu lakatos. Es sapratu, ka jāatrada. Bet reizē tiks koncerti, kas un skaties pašos končos uz vietas, tur bija tik daudz tā kā milicija laikam, vai kas viss ir salikt. Tur arī bija. Rindām. Es izstāstīšu, ja jūs ļausiet man. Tur man ir stāstījis. Sorry, zināt, mums šajā raidījumā galvenā problēma ir, ka mēs neļaujam. Tas ir tāds. Tur stāsts ir tāds, ka tā, ka mēs atbraucām uz turieni, tur to cilvēku jau tā bija jūra, un tēvs bija absolūtā šokā, tāpēc, ka viņš nostājās tāds ar sviestmaizēm līdzi paņemtām. Jūs laicīgi bijāt? Mēs bijām, kad tikko bija sācies būtībā pa dienu. 3-4 kaut kur, jā? Nē, tas bija kaut kur ap 12 pa dienu. Tad jau koncerts ap 12 pa dienu. Tur zini kā, tur viss jau nodēja. Un mēs atbraucam, un viņš vienkārši stāv, viņš saprot, ka tā ir L. Pirms tam viņš domā, mēs kādu viņi ir. Tāpēc, ka viņš vienkārši tā stāv, tur lido visu laiku pudeles pāri, visos virzienos, tur blakām vienkārši šitam vemi džusa. Viens apsēžās, tāds pienāk, paskatās acīs, apsēžās un sāk dirst. Tur patās, tur vienkārši, tā. Un visu laiku notiek mahači ar visādiem omoniešiem ar mentiem. Jā. Master! Un vienā brīdī, un tur brauc visu laiku smagās mašīnas ar soldžeriem. Nē, viņi vienkārši brauc kā papildus apsardze. Un vienā brīdī mēs apsēžamies tādā tukšākā zonā, un mūs apjož 2 rindas ar zoļiem, ar zaldātiem vienkārši tā karavīriem. Viņi sastājušies, tā kā rokās tur. Un mēs kopā ar grupas Husqvarna dalībniekiem tur apsēdāmies. Es gribēju teikt, tu Urbiku pazini tajā laikā, vai ne? Jā, viņš tur arī, tā kā viņi bija, tētis izpakoja savus sviestmaizes, mēs tur apsēžamies fonā, skan, Pantera, mēs tur sēžam zālē ar sviestmaizēm. Un vienkārši, tie karavīri, viņi sāk šitā viļņoties un nāk tā uz priekšu uz apakaļ tā rinda tāda. Un vienā brīdī viņi pārtrauks, tu redz, ka kaut 3000 cilvēku vienkārši skrien virsū. Mums tur vienkārši, sviestmaizes bija jāpamet. Mēs vienkārši maucam uz malu. Sens tāds! Mēs pa malu izskrējām ārā, un pēc tam, burtiski pēc kaut kādām minūtēm nesa nomīdītus cilvēkus no ārā, kuri vienkārši gulēja tajā brīdī. Tur viņiem vienkārši pārskrēja pāri. Tur bija crazy. Iedomājies, kad ir tā masa, un tad šampaniešu pudeles lido pāri un krīt vienkārši visos. Bet klausies, tad jūs bijāt tur Hrenava tuči tālu no skatuves, jā? Diezgan tālu. Un tur tā aparatūra jau toreiz nebija tāda. Tas bija var kā fakts, ka mēs tur esam, vai ne? Nē, visu varēja dzirdēt. Tur nebija ekrānu baigo, ka tur neredzēja to visu. Skaidrs, ka mēs gājām pa malu kaut kur tuvāk. Sorry, šitie konci vai tajā Skid Row koncertā, kur Motley Crue un visu uzstājās, Ozijs vēl tur uzstājās pareizi. Nē, šitie ne, bet tajā taču Metallica taču koncertā, taču vēl Verteki tur pat lidoja.
Bet beidzot kādā riska zonā, bet tā ziņā tas vērteks kaut ko... Tur viss bija vienkārši crazy. Uz godu vārdu, jā. Tas bija crazy. Es tikai neatceros to, kā mēs no turienes aizbraucām prom, to es neatceros vienkārši. Bet zini, par faktu, tu taču Urbiks, Husqvarna, tas bija tā brīža, galvenie metālisti, vai ne? Kā tu vispār tik sīks čalietis vispār tika līdz Urbikam, līdz Husqvarnai, līdz tam visam, sorry, un arī bez tā visa, taču kaut kāds jums konekts pat ar Koroziju Metālu bija, vai ne? Jā. Ir viens video, kur man kāds atsūtīja, kas ir 91. gads, ja es nemaldos, kaut kāds Rīgas kultūras namā koncis Husqvarnas. Jā. Kur es vienkārši kaut kur uz skatuves no backstage tāds ielienu un pamāju Urbikam, zini, kā Forrests Gumps. Tur bija... Tas tusiņš jau patiesībā bija diezgan neliels. Un es Tu biji tā kā pionieri, var teikt, tā visa, vai ne? Jā, un es caur draugiem, man bija kaimiņš Roberts Kuļenko, kas ir režisors. Jā, pēc tam grupā spēlēja kopā ar Jealousy, jā. Un viņš bija kaimiņš, viņam bija brālēni, viņi tur bija grupa ar metālistiem. Līdz ar to tas bija tāds mana vide, kas man ietekmēja. Tuvāk arī kaimiņi. Un es caur viņiem iepazinos būtībā. Un tā, kad es sāku braukt uz to saucamo biržu, kas bija pie Gaļzara tur mežā svētdienās, es biju sīkākais. Man iesauca, viens tusiņš man iesauca par muhu, par mušu, un Urbiks man sauc par dēliņu. Tas bija mani niki to laiku, jo es biju sīks. Kad uz Latviju atbraucu kā Korozija Metāla. Es esmu kaut Sepultūra bija sporta pilī. Jā, ap to laiku. Tas bija bišķi vēlāk. Korozija Metāla atbraucu, viņiem bija koncis tajā, man, ja es nemaldos, Mežciema trasē, kur ir. Un es līdz turienē aizgāju, un tur kaut kāda biļeta, un es saku, es nevaru tāpat, es tā kā maziņš, es nevaru tāpat tās ieiet. Un tev māti bija sāk augt gari. Un viņi saka, ja tu žogam papakšu izlīdīsi, tad tu vari. Es izlīdu. Un tajā dienā es arī ar Koroziju Metālu iepazinos arī tur. Tikai tāpēc, ka es biju sīks vienkārši. Man visi uzreiz tādi. Kas bija tas go-to grupas tajā laikā? Kas bija tas, kas tevi tieši tajā Metāļora scēnā, kas tev, katra pirmā kasete albums vienalga posters pēc viens? Kas bija? Man laikam bija, tas viss gāja diezgan ātri, eskalēja uz arvien smagāku un smagāku mūziku, bet es atceros, ka Sepultura tas bija viens no tādiem kora momentiem. Man, ko es visvairāk kaut kā sapratu, bet es tur arī aizgāju līdz kaut kādiem tur Death un klausījos šitos Napalm Death un Morbid Angel, bet tiem nebija tādi uz repeat. Bija vēl tāda ķērcēja vairāk stila grupa Nuclear Assault, es atceros to, es tādu laiku mēs laikam nepārklājāmies tajā Gaļzara, tajā Mežciema galapunktā, bet es jau esmu tur kroči maucis, man bija Džeku uz Liepājas ielas, tad blakus Mārupas ielai blakus. Un viņi kādā veidā aizspundēja ciet vienu no ieejām paģītī. Un uztaisīja savu tur tusiņu spotiņu. Un tad es arī viņiem lēnām sakomunicēju un arī sāku braukt uz to Metāļoru sajietu, visu tur crazy tās kasetes, visu tur notiekās. Un es noskatījos to Jelgava 94 filmu, likās, ka brīžiem tā varbūt arī varētu tā kā tev likties, ka tā ir pa tevi, un man likās brīžiem, ka tā ir pa maniem. Bet crazy, jā, bet pastāst vēl vispār par to. To es atceros, ka es vienu reizi, viens stāsts bija, ka es vienu reizi braucu uz to. Es uzgāju pie Matīs tirgus kaut kādā absolūti kreisā bodē uz Brīvībenes, blakus Matīs tirgu, un pēkšņi sāku pārdot ļoti kvalitatīvas Metāļoru maikas. Es pateicu brālim, vecākam, 10 gadu vecāks brālis, pateicu, tas ir bizīts. Es dod man naudu. Es vienkārši aizgāju un izpirku visus. Un braucu uz Gaļzaru biržu un pārdevu. Tā viens tas biržu mežā. Jā, un tur bija čaļi, kur teica, tak tu viņus tikko nopirki. Es saku, nevajag, tur vairs nav. Bet tas skatītājiem varētu būt bišķi jautājums. Moš kāds, kas skatās, varbūt tur kaut kādu uzfilmēts, arī footage vispār no tās pašas biržas vai kaut kā tā. Ir kaut kāds. Bet ir Facebookā ir kaut kur viena lapa, bet es neatceros, kā viņa saucās. Varbūt viņa saucās Veldze vai kaut kas tāds. Veldze, jā, kaut kas tāds bija. Un tur, es domāju, ir daudz bildes, tas nav. Es nezinu par video. Domāju, real footage.
Okay. Jā. Jā, jo, teiksim, ja atgādājums 4 nebūtu, tu man arī kaut kad esi stāstījis par to pašu bieži, es nebūtu nemaz uzzinājis, ka tā... Kā tāda bija, Jā, nu skaidrs, tas bija tāds... Tu smuki visi mežā sanāk, izklāj savu deķīti, saliek kasetītes, kāds pakara krekliņus, viss tā parunājas, iesmais. Tur es turien gāju katru svētdienu kā uz baznīcu, vienkārši, tā kā no pļauniekiem ar kājām. Tas man parasti tur bija kaut kāds, stundulis turienai doties. Un tad pēc kāda pusgada vecāki izdomāja atbraukt un pastīties, uz kurien es dodu. Kad viņi ieraudzīja to vidi, viņi man vienkārši izvilka no turienes ārā. Un tad tu lēnām tā kā nācās tev apstargieties no tā visa, tev lēnām... Es pat neatceros, kurā brīdī... Bet tev bija gara mati arī, vai ne? Man bija gara mati. Un es redzēju, tas stāsts, es parādīšu, mēs varam vienu bildi ielikt iekšā pēc tam šodien iemontēt. Bet, jā, un tā, ka es tās maikas tirgoju, es atceros, ka es vienreiz braucu apakaļ. Un es pa Esplanādi eju. Sīks ar gariem matiem, tas ir 90 kaut kāds tur 1. 2. gads. Jā, šaurās biksēs. Un es eju cauri Esplanādē un aizmirstu, un es tā skatos. Un redzu, jā, tādi 3 čaļi man piesien klāt. Kas labs iedod. Tur tiek nauda. Un es saprotu, es tikko nopircu tās maikas. Ja viņi tā kā atņems, es visu, ko aizņēmos, vienkārši. Un brīnumainā kārtā. Viņi prasa, ka Somā man viņas bija izpakotas, un tur bija avīzes pa virsu un maisiņu. Un es saku, maisiņu vienkārši. Neko viņi nepamanīja. Tas bija baigi pārsteidzoši. Izvilkts leja ar tādu nēšu, mēs neklāsim. Paturēt, varbūt arī noveikt. Es domāju, ka šī paudze, kas mūs skatās, arī teikt, nezinu, varbūt tev kāds interesants stāsts par vēl vienu tādu, es domāju, ka leģendāru vietu saistībā ar šo te alternatīvo kultūru, kas Rīga ir piedzīvojusi par Krāmeni. Ir kāds stāsts par Krāmeni? Es vienīgais, ko tādu zīmīgi par Krāmeni es atceries, varbūt tu ko vari pastāstīt, ka Krāmenē viņiem nebija vienreizēja plastikāta trauki, viņi grieza nost 1,5 litrīgās pudeles un tur lēja iekšā alī. To es neatceros. Man tas bija tāds kaut kāds kultūras šoks, kad es to redzēju, es tāds domāju, šitā arī var. Nu, ok, labi, braucam. Kāds tev ir kāds atmiņas par to? Divi spilgti momenti. Viens bija tas, ka parasti tur tie tusiņi, kas tur skanēja? Tur skanēja tāds diezgan plašs spektrs, tādas mūzikas, kas ir, absolūti, nekomerciāli. Nekomerciāli, kas skaitījās. Bet tikpat labi tur varēja skanēt arī Nirvana, kas savā ziņā, domār, bija jau samērā atpazīstami. Un es atceros, ka mēs gājām arī savā tādā šaurā lokā uz turieni. Tur bija Jāņķelis, no grupas Fact Čižiks. Un es atceros vienu reizi spilgti, ka Jāņģelis tur kaut ko pogoja, kā tas tolaik saucās, par to zāli. Viņš uzlec uz tādas mazas skatavītes, kas bija šī tik augsts, tur kaut kādi 5 cilvēki. Un viņš lec no tās skatos, un uz tās betona grīdas vienkārši šitā izsmērējās. Domāju, baļīns, Jāņģelis vienkārši. Tas bija tāds viens spilgts gadījums, kur tas vispār nekā viņu neskāra. Viņš piecēlās un vienkārši mačīja tālāk. Bet tad bija, tāpat laikā vecīgā tusēja arī tādi sportisti pa laikam, ar kuriem bija tāda saķeršanās. Un viņiem tie bija, mūsu saukāja par neformāļiem. Ja? Un tad bija viena reize, kad mēs ārā bijām izgājuši tur no tās Viņi zināja, kur tā lokācija ir. Viņi gāja garām un kaut ko tur bija saķeršanās ar kādu. Vienkārši garām ejot. Un viens uzšāva, tā kā ar vienu sitienu. Viņš garām ejot, kaut ko tur viens pateica. Iedod cīgu? Nē. Un viņš viņu nosita vienkārši uz vietas. Jā, un viņš vienkārši iesita, šķels paklupa un atsitās pret apmali, un tur vienkārši beidzās. Un tas ir tāds gadījums, kur saprot, Beļins vispār, ko viņš atnāca tur. Kāpēc tas notika? Vienkārši tam nebija nekāda pamatojuma. Jā, tā ka 90. tur vienkārši viss gāja visu laiku. Tā tur bija, jāsteigā. Mēs tikko aizkadrā bišķiņi apspriedām tavējo grāmatu. Tu esi arī tikko izdevis grāmatu. Es noteikti, pat cik esam šeit, tā ir tāda arī normāls promo. Noteikti meklējiet šo grāmatu beidzot.lv. Jā, mēs varam parādīt, jo man ir rekurtēju viens eksemplārs. Paldies! Un tev viens eksemplārs. Jā, un tur ir, tur iekšā, man jau ir, es biju prezentācijā. Paldies! Es jau ātri arī izgāju cauri. Vairākiem tiem momentiem, par ko mēs šodien arī runājām, es kaut kā biju trāpījis Maksus tiem brīžiem, par ko tu stāstīji. Jā. Un šeit ir daudz, tajā grāmatā ir daudz zīmīgi momenti no 2001. līdz 2011. Jā, tur būtībā grāmata ir no 2001. līdz 2011. Bet tur ir ievada daļa, kur ir daži stāsti arī no 99. Jā, tas arī bija, kad tu runāji, ka mēs braucām no
Ufas un no Pēterburgas atpakaļ. Jā. Tur ir daudz forši stāsti, bet varbūt ir kaut kāds, nezinu, hārdāks vai nehārdāks. Tas visam varbūt hārdāks stāsts, kas nav tur ielikts iekšā. Pastāst kaut ko, varbūt es kaut kā varu tev asistēt, varbūt nevar asistēt. Grūti teikt, bet pastāst kaut ko tādu, kas tur nav. Kā saka, ko varam vēl ieplūdīt. Nē, mēs jau varam kaut kādu, kas tur ir, bet vienkārši tādu, mazu sneak peek. Rīzda stāvot grils, tev bija grils arī kādreiz? Jā, mēs bijām grils pionieri, mums bija tāds čalis vārdā Mikus, viņš mācījās mākslas akadēmijā, un mēs braucām pie viņa. Un tad viņš lietšķējos, un tad mēs kodām plastelīnā iekšā, un viņš viņus lēja. Tā, tas viens stāsts, respektīvi, kas šeit arī ir grāmatā, viens no tieši tā laika. Jo es tagad tu sitienu neatcerēšos kaut ko ārpus, bet tas, kas bija tāds hardkorīgs, bija fact jau beigu posmā, kad mēs sākām vispār rakstīt pirmos tekstus latviski. Es sāku, man liekas, tu tajā laikā rakstīji, tad vēl to laiku neviens tādu cits nerakstīja, man liekas. Tas bija Rulmeikas, mēģināt albumu ierakstīt, jā? Jā, mēs ierakstījām to Rulmeikas albumu, kuru ilgi tur nevarēja nekādīgi nonākt līdz izdošanai, un mēs aizbraucām uz vienu koncu, tas bija viens no hardkorīgākiem končiem Liepājā. Mēs aizbraucām, un tur uzreiz sākās, tur bija tādi momenti, ka caur tevi menedžēja kaut ko, ja, un tad tur novienojas par kaut kādu honorāru, ne to, kas man likās, ka atbilstoši. Es tur vienkārši biju panikā, es saku, pirmkārt, ne tāds honorārs, otrkārt, kamēr jūs mums nesamaksāsiet, mēs vispār nekāpsim uz skatos. Un tur sākās, diezgan tāda... Bet es biju aizsācis to sarunu kaut kā no viņiem attālināt ar viņiem. Nē, to ar viņiem iesāki, bet beigās, kaut kas tur bija nesaprašanās, un es tur beigi tā uzreiz sāku lekties, tā visa gaisotne bija tāda pasmaga jau. Atvaino, tas ir kaut kāds 98, 99. gads? 99. Jā. Tas 9. pēc tam, kad mums jau bija ierakstīts materiāls. Tas ir 99. gada. Pareizi, tad visu Rulmeikas krūvu brauc līdzi, jo visi jau bija uz hypa tā kā. Jā, grāmatā arī tieši no tā konča ir bilde vienā. Jā, es redzēju. Un mēs uzkāpām uz skatuves, un mums bija līdzi arī pāris draugi, kas neuzstājās, kas bija pie skatuves stāvēt. Un bija arī Rulmeikas dalībnieki. Visi, jā. Mēs uz skatuves bijām 9 cilvēki. Jā, Rulmeikas bija tā kā 9 cilvēku projekts. Fact plus vēl 6 cilvēki, jā, un tas bija jau fact, bija mums tā kā domāts angliski un krieviski, un Rulmeikas bija domāts latviski. Jā. Un mēs atbraucam, mēs sākam izpildīt, un liekam, vai otrā vai trešā dziesma, un pie skatuves vienkārši kādam no mūsējiem uzšāva, un vienkārši visi no skatuves nolec, un makači pa visu zāli, vienkārši puse auditorijas izskrien, tad tur kaut kādi 9-9, vienkārši makači, viņš beidzās. Un es pat neatceros, vai mēs turpinājām konci vai nē, bet mēs braucām prom, mēs salecām visi iekšā savā busiņā, un mums vienkārši meta pudeles pakaļ. Pauls mums ar busu veda, jā? Jā, man liekas, izsita logu kaut kādā mašīnai vēl. Zini, ko es vienīgais atceros? Es apmēram lokāciju atceros netālu no Liepājas tirgus, man liekas, tur to bruģēto ielu. Un tas bija tādā pagalmā vārtrūmē jāiebrauc iekšā. To es atceros. Kur mēs iebraucām, bet to, ko tagad stāstu, kas ir grāmatā, to visu es reāli tā bija tāda maza telpa ar šī tik augstu skatuvīti. Tā kā tas bija vispār tur tāds nolinčojums. Jā. Tā mēs to laiku, tur kaut kur šitā ik pa laikam bliezām. Kur jūs vispār sakonekt? Kur jūs ar to kaut kādu metālisku scēnu sakonektēties? Mēs bijām tā kā BMX kaut kādu un ekstrēmo sporta veidu aktīvisti. Es redzēju, ka Aldim Kalniņam bija dzimpaks, BMX Carnikau trāsē, tur jau bija atbraucis Čižiks, bija atbraucis tur Pifs laikam, tie kaut kādā arī džekas tajā skate punk ķipa tusiņā, tā kā, jo toreiz vēl hiphops, es redzēju vienreiz braucot, es teikšu godīgi, es atceros zīmīgi, Garjānis iesēdās vilcienā kopā ar Čižiku, un Garjānim bija kaut kāda ķēde ar Mercedes zīmi, es domāju, un pēc tam viņam vēl frīčeni bija tāda taisnāko cirstāvu. Un Čižiks vēl... pēc tam es atceros, jā, Čižikam tajā laikā bija Public Enemy. Jā, Public Enemy Čižikam bija vot, un es tāds vispār... Kas tie tādi, kurienes šita no Marsa džeki nokāpuši, Ziemeļblāzmā, viņi vai izkāp, vai izkāp, es ar Carnikau braucu BMX. Pēc es to ieraudzu viņus pie Carnikavā, BMX trasē, Aldim Kalniņam tur dzimpaks bija. Tur visi arī svinēja dzimpaki, atbrauc pēc tam vēl tētis Galdim, un tur tāds,
sportisti un tā, čau sportistiem. Jo tagad jau visu laikam pieraduši pie tāda hip-hopera vizuāļa, kādreiz tas crazy. Tad mēs kaut kā lēnām tur sakonektējām tā puzle, kaut kā likās tā veldze, tur bija līvu tas... Līva laukums, vecīgā, tur viss tusēja, tā kā viss tāds tusiņš veidās. Tur mēs tā lēnām tur sačupojamies, kāds tur vienu pazina, kāds tur otru, kāds tur trešu, un tā viss salīmējās. Es tur bišķi pagrabu pazinu, skateris pagrabs bija, tā pagrabs jūs pazina, Kalniņš Aldis pazina, Čižiku. Jā, es atceros, vienu no tādām arī pirmajām reizēm, man liekas, kur mēs... Bet iespējams, ka tas jau bija vēlāk, ka bija ērgļos uz kalna, bija kaut kādas sacensības, bet tas iespējams mēs jau bijām pazīstami. Mēs jau bijām pazīstami, tās bija tās, kur vēl mēs ņemam uz maiņām to snovu, tikai ar vienā priekšu uzliek, tikai. Tas bija Čižiks Brieškalnā? Nē, tas, jā, ērgļos. Nē, ērgļos bija speciāls, kad kalns bija bišķi tālāk jāvaras. Brieškalns, man liekas. Un laikam mums bija tāds snovs, kuram nav abas puses uzlosīts. Tikai priekšpusē ir uzlosīts. Super, un uz cietiem stiprinājumiem, uz slalomu, uz mīkstiem, jā? Jā. Okay. jā, bet tas bija tāds, kur mēs aizbraucam 4 ar vienu snovu un 3 sēž gaida. Viens pabraukā bišķīt, un tad pārējie jāslēdzās klāt. Kas bija tas muzons, kas tā kā, jūs metāli klausījāties visi, ķipa laikam sākumā? Kas bija tas, kas jūs tā kā pasāka pārkonvertēt uz repčika daļu, kas bija tas, kas iekrita acīs, kāpēc es par, Manā gadījumā tā bija otrā videne. Es vienkārši, es mācījos un dzīvoju pirms tam Purciemā un Pļauniekos, un es mācījos 84. videnē, kur pēc tam arī, cik es zinu, Edvārdu arī mācījās tajā pašā skolā. Un tad vienā brīdī, vecāki mūs pārveda uz centru, mēs pārvācāmies, un tad, kad man 87. vispār negāja, es turien braucu vienkārši no čomiem tusēt, es negāju skolu. Tieši no rītā atbraucu, mēs pie skolas satikāmies un kaut kur uz purvu brīdām. Un tad mani vienkārši pārcēla uz otro videni. Tur bija basketbolistu tusiņš. Būtībā sportistu tusiņš, tāds diezgan paliels klasē. Un tur bija viens atcerošs čalis, kurš klausījās Maļčišņiku. Tur vēl kaut ko tādu, un sāka dot man ierakstus, un es Public Enemy tur noķertē laikā arī kaut ko tā uztvēru, un no tā aizgāju. Tad Public Enemy tev būtu tā kā main info. Jā, tas bija Public Enemy gabals ar Anthrax. Bring the Noise, tas bija tāds jau. Judgment Day tā relīze, jā? Vai Judgment? Nē, tas bija krietni vēl pirms tam. Bija, Run DMC un Aerosmith un Public Enemy ar Anthrax, un tie man uzreiz tā iezīmēja. Un tad es reku ar tiem basketbolistiem, tad es sapratu, Reku Šakils un Nils, viņam arī bija ieraksts, to es arī biju dabūjis kaut kā. Viņam bija kaut kāds feats ar fūšnikiem. Un ar Rizu. Bija arī viens. Šaka mēs dziesmu ar Wu-Tang arī, man liekas. Jā, un 9. vakarinē, pēc tam es 2. videnē nepabeidzu pauzi uz 9. vakarinu, un tur es satiku Jāņķeli, būtībā, kas bija viens no mūsu četrnieka faktos. Viņš jau zināja Beastie Boys, viņam jau bija visi skateru kaut kādi, tādi prikoli, un es caur viņu būtībā arī nonācu tālāk jau. Es jāmāc, ka kaut kāds Beastie Boys fakts arī diezgan daudz nospēlē, jo viņi bija bišķiņ tā kā pancīgi un tajā pašā laikā tur sāka repot visu kopā. Rage Against the Machine, gan jau arī bija rīktīgi. Tas mums tajā laikā mums bija, jā. Es vēl atceros, kad es biju nopircis tā fanoju par Rage Against the Machine, ka es biju nopircis baiku, un es viņu slēpni nerādīju, jo tas jau skaitījās jau overused. Herbi ieraudzīja tāds, ko tev? Degošais čūks, kur virs? Jā, tas Herbi tāds, kas tā pa pops, tev Rage Against the Machine, tas ir, tā kā tas bija. Es iedomājos, kā viņi pēc tam uz Limbiskit rēdīja ar visām tām, Rage Against the Machine jau vēl chill sākās. Ņūmetāls jau tas, kas pēc tam man liekas. Jā, bet tā, ka mēs jau aizgājām, viss jau rapā, hip-hopā, tur jau viss jau citi noteikumi ieslēdzās. Tur jābija tas pastāst varbūt par šo dronu, par kasetēm, par visu to, kā tu vispār šāds drons tirgoja kasetes. Jā, tas bija, man liekas, pirmkārtām, tu viņu uzgāji, vispār kā tā, ka
mēs jau klausījāmies Cypress Hill House of Pain. Nu, tas bija mums tur, kur Beastie Boys bija kaut kas vēl. Ja? Un tad Ozols pēkšņi atnāk ar kaut kādu Wu-Tang kaseti. Vispār, kas tas ir? Un viņš saka, tur čalis tāds tunelī ir. Viņš karoči tirgo kaseti, viņam viss kaut kas. Viņš būtu rekur Wu-Tangs, tur vēl viss kaut kas. Un tā, nu davai aizējam. Un mēs aizējam uz turieni. Un es skatos tām kasetēm. Un es pasos to čali. Un karoči, nu vienkārši kā tas var notikt. Tā kā es dzīvoju Pļauniekos 8. stāvā, viņš man dzīvoja aiz sienas. Bet viņš dzīvoja blakus trepu telpā. Nu, ķipa, un tāpēc, kad es pie viņa ķipa gāju ciemos, man bija jābrauc ar liftu lejā, pēc tam liftu augšā. Un es vienā brīdī sapratu, ka šorkats ir vienkārši pa balkonu pārlīst. Uz 8. stāvu. Tas bija arī manam tēvam šoks, kur Es to nezināju. Viņš redzēja, ka es izēju uz balkonu savā ģimenē. Un pēkšņi nav. Un viņš tā kā iznāk uz balkonu, un manis nav. Viņš tāds, Gusti! Un es tā no blakus balkonu, ko? Un to kasetēm dīla iedēla. Ko saki? To kasetēm dīla iedēla. Nē, nu, un Drons jau pēc tam mēs, nu, tā kā ar viņu Drons iznāca rekonekts notika. Drons bija diezgan zīmīga personība tajā laikā, Jā. jo visur tikai nevarēja neko nopirkt, vai varēja tikai krūtku nopirkt no apģērba, un viņš šuva. Jā, viņš vienkārši viņa tur bija. Viņam bija paļonās, nu paļonka, tas skatās fake, Tipa viņš tirgoja bootleg? fake kasetes. Viņš Būtlīgi. Jā. Nu, pārrakstīja, viņš mājās pats pārrakstīja. Un viņš šuva, nu, būtībā tajā laikā, nu, tādus oversize džinsu kostīmus, nu, liels, vēl ar apšūtus, ja, tur. Un mēs tā kā, kur šito dabūju? Viņš saka, es šuju. Nu, to es nezināju, mums jau bija kaut kādi gadi tur bagājuši. Jā. Un tad viņš sāka mums šūt, būtībā, mūsu merču pirmo. Jā, nu, Mums viesīts, bet Broken Hearts saitījums. jā, nu kā, Gustavs vēl pat tik tālu aizgāja, kad bijās uzmečī jau pat Drondo ar dronu. Jā, nu mēs tur tā kā uztaisījām. Kā brands Drondo. Jā, brandu un nu, grāmatā ir redzamas, tur vienā atvērumā ir bildes, kur mēs Tie esam trietā. kostīmi, kas tur ir, tie visi ir viņa šūtiči, vai ne? Jā, nu gandrīz, Gandrīz, tur man liekas jā. jau lielākā daļa. Mums slepenā krātu vēl ir. Tas foršais WhatsApp, tas mans, jā. Nu, rekur, Šitas viss. šito viņš šuva, tēta šito jaku. Nu, tur tā kā... Viņš visos sneak peeki, lai bez tu mājās. Jā. Ok, šitās bildes redzējis. Jā, nu, rekur, šitas ir Ozolam bija tas šūts šeit. Un tad mums bija tāda samta treniņu tērpi jau tur biezā slānī. Visādas. Tur Jā. jau tā hip-hop. Kurš tas gads varētu būt? Šitas ir 99. 99. Jā. Nu jā, tas bija tāds arī incidents pagrieziena punkts, kā viss sakonektējās, Jā. ka pēkšņi. Crazy, Jo tajā laikā arī, kad es tur dzīvoju, nu, ka viņš bija blakām, neviens jau neklausījos hip-hop, ne viņš, un interesanti, kā tas tā salikās. Pučiks to nodarīja visiem. Tu esi viņu teikt saticis, vai ne? Es pēdējo reizi, man liekas, satiku viņu diezgan sen. Nu, tā kā Viņam sen. atceros vēl drugāns viens bija Jā, tāds, jā. tu drugāns, Jā. ko darīja satikt. Nu, ar 2000 sākumā, man liekas, pēdējo reizi. Ja jau, tu jā. skaties, ja tu esi tas drūgāns. Ja jūs esat redzējuši dronu, dodiet mums ziņu. Jā. Jē, klausies, malcam tālāk. Tavs periods, tu savā zenītā pamainīji savu kaut kādu iekšējo stāvokli, aizgāji uz... Mēs uzreiz pārlicam, ja? Jā, mēs pārlecam 2010. Jā? 10. Bam! Tu aizgāji uz ārsta Ulsmirus kaut kādu iekšējo citu vaibu, Jā. savādāk sajūties par visu, kas notiek tev apkārt un tev iekšā. Pēc tam tev atkal atgriešanās atpakaļ. Kā tu pats vispār līdz tam nonāci? Kā tas viss notikās? Tu domā, līdz vienam virzienam, pēc tam līdz atpakaļ? Var pat no ārsta Ulsmirus tagad, kur mēs šodien atrodamies. Jā. Jā, nu, pirmkārt, es kaut kādā vienā brīdī sapratu, ka. Nu, jo mans mērķis bija tāds, pa tiem gadiem kaut kādā veidā stabilizēt un apgūt jau tās prasmes, lai es neeju visu laiku, neatopos, ka es katru projektu beigās esmu pilnībā izsmērēts. Un plus vēl arī kaut kad ap 2010. 11. gadu es skaidri izjūtu to diskomfortu, ka es
protu veidot mūziku, ja, tur producēt kaut kādus projektus, bet ārpus tā, viss, kas saistīts kaut kādu sadzīvi, menedžmentu, vēl kaut ko, tur ir pilnīgs uzkāriens, ir daudz tas enerģijas prasīja, daudz pārdzīvojumu, tāda nedrošība, ja. Un skaidrs, ka tas bija kaut kāds tādas šķautnes, kuras gribējās attīstīt. Tas jau kādu laiku bija domājis, man gribās kaut ko mācīties, vienkārši sapratu, man gribās kaut ko mācīties, un ja es to tagad nedarīšu, vēlāk es to garantēti jau vispār nebūšu spējīgs padarīt. Jā, un tas man lika aiziet un diezgan radikāli. Es sapratu, ja es neesmu radikāli, tad man būtībā nekas tā nekustās. Un ap 20. 21. gadu es jau sāku just, ka es diezgan stabili jūtos tajā pozīcijā un ka es varu pamēģināt šobrīd pažonglēt, pabūt apakaļ, tā kā pārslēgties uz Gustavo un to kaut kā laist paralēli un neiet tajā galējībā. Bet, praksa rāda pašreiz, ka tas tā nav. Ka tik līdz uzsāku šo projektu, tur slēdzās iekšā man kaut kāda cita ambīcija, tur slēdzās iekšā cita mehānismi, kuri jebkurā gadījumā tā darba režīmā to visu laiku ved līdz kaut kādām galējībām, manā gadījumā, kur es esmu attopos vienkārši kaut kādā 17 stundu darba dienās, jau tur ir diena no dienas, un saprotu, brīnums. Jā. Tā, ka ar to man vienkārši ir kaut kādā veidā jādozē visu laiku. Tas bija, un es sapratu arī, ka man notika vairāku gadu eksperiments arī ar Staru Ulsmirus vispār tādas daļradas nodefinēšanu, kas man interesē tās vēlējuma dziesmas kā tematika, kas ir absolūti, būtībā mērķēts, ka tā mūzika kļūst par tādu instrumentu darbā ar sevi kaut kādā veidā. Un es sapratu, ka man šobrīd attīstot šo projektu paies vēl gadi, lai es spēju viņu pilnvērtīgi nokomunicēt, lai es pats tajā sāku justies komfortabli. Un es saprotu, šito es tagad vēl investētu, tādā, ka nav tā atgriezeniskā saite, uzreiz vēl kaut kādus gadus tā uz līdzenas vietas nevarēšu. Un tas bija otrā motivācija, kur sapratu, ar Gustavo es būtībā varu abus šos projektus uzturēt. Bet tas arī noteikti tev iekšēji, kā pirms tam, kā tu pats, pirms tam tev bija Splendid Palace, kur tev bija 4 vai 5 koncerti izpārdot pēc kārtas, pēc tam tu atrodi kaut kādu, priekš sevīm atrodi iemeslu, kāpēc tev ir jāpamainās, tu pamainies, bet auditorija līdz galam tā kā, nehavā to visu, tad, tie rezultāti arī bija. Ne visi, jā, tur bija, ir auditorijas daļa, kaut kāda, kuriem interesē gan tas, to es skaidri redzēju, tāpēc, ka man tur notika gan tikšanās, gan arī koncertos, gan arī, kaut kāda atgriezeniskā saite sociālos tīklos, kas man nāk. Tomēr viņi bija, tā nebija tā, jā? Jā. Līdz ar to tas skaidrs, ka tas ir radikāls solis, bet manā gadījumā, tad, kad es to maiņu veicu, es tā kā neatceros savā dzīvē momentus, kad nav spērti radikāli soļi. Jo tad, kad mēs izvēlējāmies to darīt, tas pēc idejas ne tikai nevienam nebija vajadzīgs, bet tur visu laiku mēs saskārāmies to, nahrnam, jūs to darat. Uz redzēšanos. Līdz ar to šī attieksme man no tā laika viņa tā kā ir palikusi. Es tā kā nolēmu, jāmaut šitā. Tu ķipa nesaproti, ko es tev varu paskaidrot. Tev nav laika paklausīties uz redzēšanos, tā kā es maucu tālāk. Man liekas, inčīgi, kad principā diezgan maz, man liekas, ir īpaši reperi Amerikā un vispār lielajās valstīs tas pierastāks, man liekas, ka tie alter egos, ka reperiem ir vairāk, tie tā kā karakteri sākot no D12, beidzot Talde Creator, visas, pat Lil Wayne'am ir Tunichi un vēl tur visi tie karakteri. Latvijā kaut kā, man liekas, laikam tā kā vai publika pamaz, lai visus tos alter ego varētu sagramot, jo savā ziņā, ja tu taisi vienu projektu vienā skaņā un vienu fišku vispār, jo tam būs fanbase, un ja tu, tev kā mūziķim gribās pamēģināt kaut ko jaunu, un tev ir izvēle vaina palikt pie tā iepriekšējā un pa lielam ļaut pumpēt ārā to, kas jau tev jau bišķīt uz to brīdi piebesīs, bet to, ko no tevs gaida, vai riskēt vēl papis daļu no tiem klausītājiem, lai iegūt jaunu, lai vienkārši turpināt būt, darīt to, ko tu gribi. Tas savā ziņā liels price to pay, un man liekas, tas ir ļoti underrated lieta, ko cilvēki vispār saņemās izdarīt. Man liekas, ka patiesībā arī pasaulē tādu nav daudz tādu piemēru,
kas spēr ļoti radikāls soļus, jo daudz tos, kurus tu nosauci, ka viņiem tie alter ego tomēr izpaužās kaut kādā ļoti smalkā, tādā pakāpē. Ja? Viņi varbūt tematiski nomaina to attieksmi, ja? Tā kā Dīt Velvā pieņemsim, bet muzikāli jau tur nekas tik radikāli nemainās. Šobrīd, pieņemsim, ja mēs paņemam Andre 3000, tas ir radikāls solis. Tas ir radikāls. Jā, piemēram, ir radikāls solis no Jesus is King atpakaļ pie tā, kas ir tagad, vai viņš pirms 10 gadiem, viņš pilnībā pazaudēs vienu albumu, to visu arogants, visu pārējo. Cilvēki pēkšņi to nevar sagramot. Tiklīdz tu atgriez atpakaļ to ignoranto stāfu. Cilvēki uzreiz tāds Kanye ir atpakaļ. Gribējām arī parunāt, paprasīt tavu viedokli par Kanye, bet nē, man pašam personīgi, es to albumu, teikšu godīgi, es esmu klausījis, vairākas reizes, bet līdz galam neesmu tā arī noklausījies. Bet man jau liekas, ka tādā ziņā forši, kad fani atkal ar viņu kopā varēja to apvērsumu izdarīt, jo tomēr viņš bija tādā, stulbā teikt, nolicis tādā zemā punktā. Viņš pats diezgan bija zemā punktā nolicis. Tie viņa kaut kādi gadi iepriekš izgājieni, bet krūta, man liekas, ka viņš atgriezās. Kāda jums par viedoklis par to notiekošo viņu tagad, nezinu, mērķis, albums, notikums, ko jūs varat nokomentēt? Man ar visu to, kad es zinu to black metal atsauksmes un influences, ko viņš tur visu vārgu Vikensen prikala mērķā. Tur ir burzuma, Mayhem, tas... Man bišķi bija ēdējoši ir no vienas puses, es zinu visu to storijas Mayhem, kas ir viens no slimākajiem grupu stāstiem ever. Un man ir tāds Zinu, ka viņam tāds pirmais oriģinālais albums, tas pirmā daļa bija atsauksmes to Mayhem, tāda ir tāda Norvēģu metaļu grupa, un ir tur tas ģitārists bija Burzum, kas vai... Solis Nodūra. Ģitārists. Ko stāstīja? Jā. Dedzināja baznīcas. Viņš bija solists vai tad, jā? Man liekas, viņš ģitārists, jā. Kādos apstākļos viņš Nodūra? Viņam tur sākās drūks. Konflikts viņam tur sākās, jā. Viņam bija savs Black Circle, kur viņi dedzināja. Viņš pēc tam atsēdēja pa to un izdeva ļoti skaļu albumu, Burzum, to ļoti skaļu albumu. Tā laida ārā, viņam ir 3 vai 4 albumi caur cietumu izlaist. Principā tas pirmais Kanye Westa vārds, ko visur viņš promotēja, tas bija no Burzuma, tā kā ļoti paņemts, gan krāsa gama, gan fons bija paņemts. Tā tas būtu chill, bet Vargs Vikernes ir ļoti, kā lai pasaka. Atvaino, tas Mayhem bijušais solis, jā? Jā, tas dūrais un baznīcas dedzinātājs. Viņš ir maigi izsakoties, ir ļoti nacionālistiski. Zini, viņš Francijā tagad dzīvo, nav viņš mums tik nacionālists. Viņam YouTube vlogus izņēma ārā, jo viņam, teiksim, tā svastika, viņš nestaigā apkārt, bet viņam ir instants domāšanas veids. Un tā kā Kanye tagad ir visu to vizuālo, visu to lietu. Identitāti sakombinējis kopā ar saviem pēdējā gada izteicieniem, tad ir tāds bišķi wow. Kā vispār, kā tu vērtē, zini, no tā brīža, kad zini, ir mākslinieki tuvojies un arī, kad ir mākslinieki, kas uzstājās ar dzīvām grupām, tā kā es nesaku, ka tas ir tur labi vai slikti, bet apsties Kenijs tagad tur taisa, viņš iznāk ar T.I. Dolla $ign ar to procentu, ko kopā taisa albumu, iznāk pafleksu un aiziet, kā tu vērtē vispār? Man liekas, ka vispār no dažādiem skatu punktiem. Es no vienas puses noskatoties arī to filmu, kas bija Netflixā arī par Kanye. Tas arī ir tāds no viena skatu punkta it kā tāds izstāstīts stāsts, bet tas, ko es no turienes sapratu, ka vienā brīdī viņš tā kā apzināti nomainīja to komunikācijas manieru publiskajā telpā uz ļoti tādu provokatīvu. Un tas bija izdarīts apzināti, lai būtībā tādā veidā pievērstu vairāk uzmanības un līdz ar to viņš sāk uz tām provokācijām dzīvoties. Un patiesībā viņš pirms tam vispār nebija tāds savā vidē, komunikācijā un izpausmēs. Viena no detaļām, kas man liekas padara, kāpēc katrs nākamais albums, kas viņam nāk ārā, cilvēkiem riktīgs hypes, jo viņš uz katru nākamo albumu mēģina tieši pa jaunam izdomāt sevi kaut kādā veidā, un katrs viņa nākamais tā brīža projekts ir savā ziņā čurāšana pretī straumē. Piemēram, tad, kad bija Death Autotune Jay-Z era, tad viņš izlaida Jesus, kas ir pilnīgs autotune, techno, what the fuck trash. Brīdī, ka visi repoja gangster rap, viņš izlaida 8 beats, heartbeats un 808, kas tagad ir izmainījis visu žanru, bet tā laikā visiem tāds nafigāri par autotune. Tad, kad ir visi repoja par Zaneks ripām, visu pārējo, viņš izlaida Jesus is King. Tagad, kad cenzūra un viss pārējais ir aktuāls tieši pilnīgi visām mēdījos, viņš taisa savā ziņā viss. Tā kā viņš pa lielam spēlējās ar lietām, kas viņam var rītīgi slikt atmaksāties. Un tā ziņā es ļoti novērtēju to, ka lai kāds tā brīža trends būtu mūzikā vai tajā social sfērā, viņš bija šī čurā pretī straumē.
Pat vienmēr ar visu to, ka viņš ir regulēts. Kaut kādā brīdī, man liekas, tas ir vairāk kaut kādām, pašreiz es to nejūtu ar šo ierakstu, pieņemsim, ka tas viņš baigi ietu kaut kur. Man liekas, ka viņš tev kā mēģināja atgriezties skanējuma ziņā, un tāpat laikā tur ir daudz dziesmu skan, kas tiešām liekas, ka tas ir kaut kas tāds. Tieši skanējuma ziņā tāds kaut kas tāds. Man nešķiet, ka tas ir kaut kas oriģināls. Tā skan labi. Man ļoti patīkās, kā viņš ieintegrēja meitu savu. Jo tas nav viegls uzdevums ieintegrēt labi, lai mums kaut kādiem džekiem, kas daudz ir hip-hop dzirdējuši, lai liekas tas ok, ieintegrēt kaut kādu, cik meitai gadi ir. Jā, pats Nē, bet man liekas, ka to viņš izdarīja samērā meistarīgi, es teiktu, jo man bija ļoti liels skepsis, ko tā mazā meitene tur, ko viņi tur dara. Bet beigās es smagāk klausām, likās, krūta iemučīja. Viņas teica, viens no tākiem producentiem uz pasaules. Es domāju, ka viņai teica lietas labākiem producentiem uz pasaules. Kāds jums sajūtas par merču? Tas ir arī ļoti interesanti ar visu Vācijas simboliku. Jā, tas diezgan tafu, tas tur ir Vācijas simbolika. Tas vizuālais viss noformējums un albumi fascinē šoreiz pat vairāk, izraisa interesi, tāda morbid curiosity vairāk nekā pat tas saturs. Tur ir pāris forši production lietas, kas man patīk, ir bangeri. Šur vienalga repo pa pupiem naudu, bet tāpēc nesapratu, ko ir tā political message, bet visuāls šoreiz ir spēlēs ar diezgan crazy lietām. Bet tu runāji par to, ka šī albuma, Vultures albuma, noformējums ir atsauce uz kaut ko. Tur ir merčā, ir kreklā vācu tie ērgļi, vācu ērgļi. Nē, tur, man liekas, ka viņš ir izvēlējies jau sen ļoti provokatīvu nostāju, un viņi tiek meklēti, un reizēm viņi aizved redz galējībām, un zinot, vismaz novērojot tā publiskā telpā, ko var novērot, iespējams, ka tas vispār tā nav, un tas viss ir tāds tēls, kas tiek turēts. Ir sajūta, ka viņš reizēm izdara to soli kaut kādu, un lai arī tas solis ir lažains, viņš nihrina neatzīst. Viņš cīnās par to, viņš cīnās visu laiku par to, ir tāda sajūta, ka bet es varu darīt, kā es gribu. Varbūt es domāju absolūti crazy, nepareizi, bet man ir tiesības šādi domāt un izteikties. Tas ir tas, par ko viņš cīnās. Un skaidrs, ka tur daudz ir kaut kāda pārspīlējuma, bullshit vispārinājuma, tajā, ko viņš stāsta, manām ausīm vismaz. Bet viņš cīnās par to nostāju. No vienas puses, man liekas, tas ir kaut kāds pamats aizdomāties vispār. Jo tad, kad tu dzīvo kaut kādā šķietami demokrātiskā vidē, kurā ir tikai viens pareizais demokrātiskais narratīvs, un respektīvi tu nevari domāt ārpus šī, jo šis ir demokrātiskais narratīvs. Šeit, ja tu paspēr soli vai šeit, tu jau esi pret. Jā, cilvēks tā ir free speech. Un tad paliek jau, protams, jocīgi. Un tad liekas, ka, varbūt viņš runā lažu, bet no kaut kāda skatu punkta viņš tieši cīnās par to, ka man ir tiesības domāt lažu, jo es ar to esmu piepildīts. Tāds izskatās. Man liekas, ka viņš vispār šajā reizē mēģina būt tāds, viņam principā ir sanāk tautas cilvēks, jo viņš pārpaus to kaut parasta cilvēka repu tur savā Instagramā. Vēl tur, viņš mēģina būt tāds, es esmu viens no sabiedrības. Tāpēc arī tas mērķis arī tāds pilnīgi $20, viņš apzināti, tas ir pilnīgi blanks, tā kā pa lielam, un tā kā man arī tāda sajūta, ka viņš mēģina sevi pozicionēt kā parasti, kā daļa no kaut kā. No tusiņa. Kā jūs vērtējat, es nerunāju par tur cenu biļetē vai kā, bet man pašam tā grūti apzināties un iedomāties. Iepriekšējais viņa šovs, kur bija tā viņa bērnības māja, un kur tur tas krūzes deg, kur tur Merlins Mansons iznāca, tur ūdens bija, tur mašīnas braukāja apkārt, tur cilvēki gāja apkārt. Es biju labā nozīmē pārsteigts par viņa inovācijām, un tas bija wow, kad Džeks pat izdomāt, ka tā var izskatīties koncerts vai prezentācija. Savukārt šeit man pie kaut kādām patērētājiem ir tāds, viņi iznāk divi tādi dūmiņi papūšās. Viņš ir maskā, vai? Viņš ir maskā. Ko tālāk? Bet te jau ir Akroks parādīt pilnīgi faktus iepriekšējā prezentācijā. To, ka tikko vajadzēja pārstīgs, tagad pietiek, ka skīmēs. Tas ir skaidrs. Tas ir skaidrs, ka tas ir arī atkal provokatīvs gājiens. Tas uzreiz tas ir tāds eksperiments viņa. Bet jau skaņē, tas ir jau pagājuši skaņē. Viņš mēģina pierādīt, skaties, es esmu tik liels, ka es varu nedarīt neko. Un visi tāpatās būs klātsoši.
visi atnāks, tur tie, kas ir tīklos, tie pat atbrauc uz Itāliju, vai uz kurien atlido, tur Lebo kārtī atlido, tur vēl kāds atlido, lai tikai iznāk un pafleksot, tur 2 minūtes, pie tā trēka, Jā, bet beigās, tā kā, ja es atmetu viņa, šo pozu un kaut kādu šo statementu, ja es viņu nolieku malā, man tur nav. Man pietiek ar minūti, lai es tā pastāstu. Un nemainīsies nekas. Okay. Tas ir tāpatās, kā būtu kaut kāds kruts režisors, kurš pieteiktu filmu, un viņš tev parādītu sākumā titrus. Un tad teikt, viss filmas tāda būs. Nē, viņš vienkārši laiž tev visu to titrus. Nē, viņš tā 3 stundas būs. Jā. Un tu tā. Tas ir form of art. Jā. Es kā cilvēks, kas ir pavadījis kopā ar Svēti, aizklausoties, es nebrīnītos, ja reāli nākamais, kad Kaņē Rekos būs šķistas droni kaut kāds mūzikas. Es malu there for that, lai viņš atkal pārsteidz cilvēks. Kā muzons priekš tam ir un cik ilgi ir interesanti būt augstāk. Es tā pozitīvi skatos, kad viņš tā kā salauza vēlreiz kaut kādus stereotipus un rekordus un varēja pacelties kā Fēniks no pelniem. Visvairāk pārdotākie, visvairāk pirmajā Billboard albumu. Jaunākā arī meita tur ir statusā kaut kādā Billboardā, kas ir iekļuvusi, laikam ir arī jaunākais cilvēks. Tas ir liels pankroks, viņš reāli varbūt sarunāja pilnīgi hoiņu un sačakarēja savu dzīvi, bet viņš ielika visu tajā albumā. Un visi tie cilvēki, kuriem arī liekas, ka korporācijas viņus drāž un viņus cenzē, viņi visu to albumu aizgāja noklausīties. Tāpēc arī viņš ir Billboard pirmajā vietā. Un tāpēc savā ziņā Kaņē ir punk rock. Pagāja. Paņemsim to necīšu šeit malā. To we don't like that shit. Jā, to malā. Viņam ir tā futbola himna arī Itālijā. Kāmās diezgan big būs. Vismaz izskatās. Jā, to viņš iesamploja Ultras no šitā te Arsenāla. Tas jau arī tagad baigo hype arī Eiropā veido. Tas ir viņa tāds labs how to deal with Europe. Es tagad iedomājos, tas Varga Vikersen prikols, Kaņē muzons un tad vēl futbola huligāns salaist kopā visā vienā teātrī. Es tikko iedomāties, cik labs ideoloģijas tur nāks laukā. Mēs īstenībā ir vēl 2. un 3. daļa jāiznāk. Sekojam līdzi Kenijam, vai ne? Tu, Gustav, teici, ka tev pirmais singls tikko iznāca, tu izsludināji, vispār pastāst par taviem plāniem. 6. decembris, big moment, atkal tev. Pastāst par to mazliet vairāk. Jā, stāsts no sākuma ir tāds, pirms pāris gadiem bija koncerts, kas bija veltīts albumam Beidzot, debijas albumam, kas bija pats par sevi diezgan saudabīgs tāds solis man pašam arī. Līdz es nonācu līdz tam lēmumam šobrīd uztaisīt koncertu, kas ir 20 gadu vecs albumu, 20 gadu vecs albumu materiāls. Un tad jau bija tāds skaidrs, ka pēc pāris gadiem es veidošu koncertu programmu, kas ir veltīts šim albumam, kuram arī jau gads jau ir apkārt, vai ne, kad tas ir izdots. Un pēc tā konča es sapratu, ka nākamais jau būs nevis koncerts, bet tas būs arēnas šovs, jo jau iepriekšēji jau tā varēja saukt, ņemot vērā to, ka Papačī iesaistījās un uztaisīja visu to scenogrāfisko, manuprāt, brīnumu, kas tur bija arī ekrāna ziņā. Un tad mana vīzija bija tāda, ka es šobrīd rekordu to, ko es jau sākumā teicu, ka ir šie daži singli, ar kuriem es papildinu šo albumu, un tad šis koncerts veltīts ir tagad tikai sākās deluxe versijai, kur lielākā daļa būs gabali no šī albuma, un, protams, ka tur būs arī hiti, visas lielās dziesmas, kuras parasti tiek liktas uz programmas beigām. Tas arī viss tas punkts, kurā mēs bijām pagājušajā reizē, kur mums bija skatu ar ļoti milzīgu ekrānu, ar stalažām, ar opciju kustēties ne tikai horizontāli, bet arī vertikāli. Tas ir mūsu šī brīža atspēriena punkts, no kā mēs iesim tālāk un mēģināsim izmantot arēnas telpu, cik vien maksimāli var, lai to šovu uztaisītu spilgtu ar negaidītām dramaturģiskām līknēm, pavērsieniem un būtībā iesaistot visus resursus, ko mēs varam iesaistīt tajā. Ja 6. decembris 2024. gads, biļetes meklējiet beidzot.lv.
ejiet un baudām. Kā saka, hip-hops pēdējā laikā vispār tādā... Vienu lietu es vēl piebildīšu, ka to, ko es teicu, ka es tagad katru nedēļu izdodu pa singlam. Ar katru singlu klajā nāks dziesmas saīsinātas versijas, tāds video, kur mēs taisam tādu minūti, pusotru minūtīgu video, un mēneša beigās mēs visus šos video apvienos kopā, un tā būs tāda 5-minūtīga īsfilma. Šis ir tikai pirmais gabaliņš no šīs filmiņas. Šis bija, pašreiz šis ir masīvākais klips, kurā es esmu piedalījies, kuru mēs režisējām kopā ar Rihardu Gēci, kurš arī filmēja Mums vajag apkārt stāvu. Un te bija kaut kādi, vienā brīdī uz seta bija kaut kādi 60-70 cilvēki. Tur bija tāds... Film Naked iesaistījās, kas ir tāda nopietna produkcijas kompānija un norganizēja to visu tā, kā es līdz šim arī nebiju redzējis, ka tas viss tā tiek sagatavots, lai pagūtu tur dienas ietvaros. Jo, kā filmēšanās parasti tur ievalkās uz 4-8 stundām. Šeit jau bija, kad runa bija, kad tēmē uz to, ka mēs stundu būsim pāri grafikam, tur jau bija panika. Tas nevar tā notikt. Rezultātā, tas bija masīvi. Cool. Tā kā es katru trešdienu sekojam līdzi. Katru trešdienu. Pirmais singls jau ir iznācis. Kāds sakars saucās? Hello, mēs esam atpakaļ no mūsu pauzes. Rubrika ieteikt kaut ko. Kā mēs katru reizi to darām, sākam. Labs, jums ieteikumi rubrikas nosaukumu, man droši komentēja teikšā. Mēs katru reizi mēģinām improvizēt šos rubrikas smagie ieteikumi un mēneša pasteigums. Es nezinu, pie kā mēs šoreiz pieturamies, bet droši šāmajā, Ozi, ko tu vari rekomendēt? Es jau, tikko backstage bišķiņ nekas super jauns, bet šajā biznesā, par ko ir filma, tur ne tik bieži ir dāmas vai sievietes pie stūres. Tas ir tāds smags bizness, un man liekas, ka šī filma patiesībā nav par to. Tu neteiksi, kā es vēl nesaku. Tas ir bilders. Tā filma nav par tiem notikumiem tik daudz, kas tur notiekās. Nē, tur notikumi ļoti spilgti un ļoti daudz, bet tur visu laiku rāda patiesībā tā biznesa to rūkto pusi un to, cik daudz par to ir jāsamaksā un kāds ir ļoti bieži iznākums vai beigas tam. Varētu būt pārāk pamācoši filma, bet principā es to filmu skaties, es no viņas ritīgi kaifoju, bet es sapratu, ka viņi diezgan uzstām parādīja, ko tas īstenībā maksā un cik daudz par to tu jau vari samaksāt, ja tu esi. Tā ir filma par Grizeldu, tā ir leģendāra čika no Kolumbijas, kas pārvācās no Kolumbijas uz Miami un sāka trafikot kokaīnu. Trap it hard. Netflixā noskaties diezgan hard filma. Viņa parādā par to, cik daudz par to visu var beigās samaksāt un cik konkrēti arī Grizelda samaksāja par to. Tā. Droši ieteikumi, droši. Es varu es tev pievienošos. Es biju pagājušajā nedēļā uz kino uz filmu Poor Things. Mēs bijām kopā. Mēs bijām Randijā. Bet nē, filma varētu teikt, ka top 3 mīļākā filma, ko esmu redzējis. Es domāju, ka Emma Stone dabūs Oskaru šogad par to filmu. Plotu baigi, es negribu stāstīt. Nevajag spoilot. Man liekas, tur nevar nemaz izstāstīt. Man patīk, ka trailers ar nespoilo īpaši, tāpēc... Un ejiet nostīties fantastiska filma. Tu teici top 3 tavai iespējams filmā, jā. Man liekas, ka tā ir, konkrēti izskatās šobrīd kā 10 gadus viena no galvenajām filmām. Tas ir tā kā Wes Andersons tā kā atrada savu stilu, kādā viņš veido, kas ļoti atšķirīgs no vispārējā. Tā šeit arī ir uzietis absolūti tāds savs stils, ne ar ko nesalīdzināms, kur tu vienkārši negaidi. Šitā arī var, šitā ir viena no tām filmām. Ļoti mākslinieciska filma, teiktu tā. Visādā ziņā. Tur gan bildi, gan mūzika. Tie Mate24 vispār ir ļoti labas filmas. Te studijai kā tādai iesaku paiet cauri. Afigēnais stāvs. Bet Gustav, kāds tev?
Nu, es pievienojos Sansim attiecībā uz Poor Things. Tas ir viens no maniem pēdējā laika favorītiem. Es vispār esmu filmāns un diezgan daudz skatos. Un tas, ko es gaidu arī un visu laiku meklēju, kur gaidu, kad būs kaut kas jauns, ir sci-fi žanrs. Man baigi patīk. Nu, ne viss no tā, bet es visu laiku gaidu. Un es vienkārši es gaidīju to filmu 3 gadi, otro daļu. Jo man jau pirmā pārsteidz, es tiešām negaidīju, ka tas būs tāds kino, kur viņi izmanto pretēji mūsdienām, kur ir baigais ritms, tiek ieturēts visu laiku, ja filmās. Tev visu laiku mēģina aizmušīt ar informāciju. Tur ir visu laiku tāds minimālisms, asketisms, gari kadri un tā atmosfēra, kas ir jūtama. Jā, un šobrīd Dune 2 nelika vilties. Es bišķi gaidīju vairāk, ka tur būs kaut kādi indoor skati, jo pirmajā daļā tas bija ļoti, ļoti viņi uz to lika akcentu. Bet kādā ziņā, jā. Es nopirku grāmatu, uzreiz izgāju ārā no Kinča, iegāju nopirku grāmatu, kas izrādās bija. Viņi skaitījās, tad citu neuzfilmējumi kādreiz. Jā. Tad, kad viņi iznāca, viņi paziņoja, ka tā esot neuzfilmējumi grāmatu. Tāpēc, ka Linčs bija filmējis viņu arī 80. gados. Bet tas bija, respektīvi, tā arī versija, kas ir 80. gados nofilmēta, viņi atgādina vairāk tādu teātri. Tā kā tādu teātra filmu. Un tas, kur viņu aizveda šobrīd, tas ir protams. Džeki, jūs esat saintriģējuši. Jūs divi te šodien divas filmas. Bet, Dune, tad tev jāsaka pirmo daļu skatīties. Šī bija otrā. Nesāc ar otro. Mana lielā rekomendācija ir, man liekas, HBO jaunākais stāvs. Es nezinu, vai iepriekš esat skatījušies. Tad Band of Brothers un vēl pāris. Tas ir vairāk tā kā, es teiktu, 6, 8 līdz 10 epizodu sērijas par kaut kādu noteiktu periodu Otrā pasaules kara laikā. Un šī tieši sezona, Masters of Air, ir par to, kā Džeki armijā ar tām vecajām lidmašīnām kā viņi bombardē pilsētas un cik haotiski vispār klaustrofobiski notiek viss tajā mazajā kabīnītē, kur 4 cilvēki, katrs puļīgi, katrs pa savu galu, drāma savā starpā. Tas spriedzes līmenis un akcents ir nereāli labi uzturēts. Specifekti ir cool, no corny shit. Es pa ilgiem, man pat Otrais pasaules kārs tik ļoti neinteresē, bet šī filma fucking mochi hard. Gan kā kara filma, gan vienkārši human drama. Check it out, Masters of Air. Check it out, lasiet noteikti Gusto grāmatu, meklējiet viņu beidzot.lv un ejiet arī uz Arēnas koncertu 6. decembrī. Un vispār nākiet uz vasaras festivālam uz priekšā. Es domāju, šajā pavasarī bet noteikti vasarā ir daudz zīmīgi pasākumi. Nāk daudz hip-hops ārā. Tādiem Straume ir, kur mēs Straume un Viesulim. 6. jūlijas. Jā, 56. jūnijas Viesulim. Jūlijas. Viesulim arī konts ir un viss, lai mēs tad neatcerēsimies, bet gatavojās ar ierakstu visādu un sekot līdzi visam. Tiekās!